Mēs par tādu izteikti sociālistiskā realisma mākslas iedibināšanu, tradīcijas iedibināšanu varam sākt runāt ar 44. gada rudeni, 45. gadu. Un lūk, kas tad ir sociālistiskais realisms? Tātad, ja mēs skatāmies, kas tad ir sociālistiskais realisms, tad būtībā politiskās varas realizācijas instruments. Mēs ne par vienu citu mākslas stilu vai veidu vai metodu nevaram šādus vārdus teikt. Ja, tas ir tātad politiskās varas realizācijas instruments. Tas, ka vara vienmēr ir mākslu izmantojusi visos laikos, sākot ar šumēriem un eģiptiešiem, tad to nav divu domu. Bet kā politiskās varas, kā ideoloģijas instruments, tiešām sociālistiskais realisms ir unikāls, un to joprojām aizvien biežāk un aizvien dziļāk, pamatotāk to šobrīd sāk saprast, vērtēt, analizēt arī ļoti daudz kultūras un mākslas pētnieki. Kas ir sociālisma mērķis tātad, ja? Ar specifisku māksliniecisku paņēmienu palīdzību jāparāda, jāizskaidro vai jāizmaina realitāte. Te ir ļoti liels uzsvars tātad likt uz to tātad, vai jāizmaina realitāte. Ar mākslas palīdzību, kā mēs varam iedomāties, interesanti, kā ar mākslas palīdzību to var izdarīt, vai tas ir iespējams, izrādās, ka zināmā mērā jā. Minētajam mērķim ir pakārtotas mākslas darba formālās un estētiskās īpašības. Tātad, principā, tam, kas tiek uzlikts par politiskās varas ideoloģijas galvenajiem mērķiem, ir jābūt realizētam arī ar mākslas formu un mākslas satura palīdzību. Nu, lūk, un tāpēc šeit arī sarkaniem burtiem ir uzrakstīts, tādējādi politiskā diktatūra pārtop arī par estētisko diktatūru. Nepieciešamība visām pārmaiņām noritēt slēptā formā. Oficiāli nekur, neviens nekad visu šo 50 gadu laikā nepaziņoja, ka, zināt, ir notikušas būtiskas pārmaiņas un sociālistiskais realisms ir ļoti spēcīgi izmainījies. Jo sociālistiskais realisms pēc savas būtības nevarēja mainīties, jo sociālistiskais realisms bija sociālismu un komunismu ideoloģijas sastāvdaļa. Un tā kā mums komunisms bija mūsu gaišā nākotne, tad kā mēs varam mainīt ceļu uz gaišo nākotni, jo kurš negrib iet uz gaišu nākotni. Es esmu šo te 50 gadu periodu sadalījusi 4 periodos, kas ir definēti atbilstoši kompartijas līderu vadīšanas laikam. Un tas diezgan precīzi arī principā uzrāda tās pārmaiņas, kas ar šo mākslu notiek. Nu, lūk, un tad mēs varam redzēt. Te mēs varam tos 4 periodus redzēt. Tātad, pirmais periods ir Staļinlaika māksla, tātad pirmais pēckara gads 44, 56. 58. gads, kad notiek 20. partijas kongress, kurā tātad Nikita Sergejevičs Hruščovs atmasko Staļina kultu un sāks tā saucamais atkušņu periods. Atkušņu periods, kas, kā redzat, nav sevišķi garš. Otrais periods tātad Hruščova laika māksla, 56, 64, 9 gadi. Ir pietiekami nozīmīgi kultūras dzīvē. Trešais periods Brežņeva laika māksla, 64, 84, 20 gadi, ko parasti dēvē par visstagnantīvāko, vispalēkāko laiku, kurā pilnīgi nenotiek nekas. Es jums mēģināšu pierādīt, ka mākslā notiek viss kaut kas. Mākslā notiek ļoti daudz kas. Nu, un 4. periods, tātad Gorbačova laika māksla, tā saucamā pārbūve, perestroika, kā mums visiem pazīstam, 84. 90. un tad jau pēc tam sākas jaunie laiki. Oto Skūne, ceļā uz dziesmu svētkiem, 49. gads. Džēms Skulmstētis, ja, kas tajā laikā kļuva par Mākslas akadēmijas rektoru. Paskatāmies, kas tad tagad notiek. Mums atkal ir daudz cilvēku smaidoši, priecīgi cilvēki, kas te tādā, varētu teikt, ritmizētā kustībā, visi pavērsušies, tātad pievērsušies šiem ļaudīm, kas ir abi divi palēkos uzvalkos, kas ir ļoti raksturīgi padomu laikam. Ir Moskvičs, kas jau arī tātad pēc savu nosaukumu vien simbolizē varu.
Ir Krievijas karogs, nevis padomu Latvijas karogs, bet ir vēl Krievijas sarkanais karogs. Puisīts pasniedz ziedus, tātad vecākai kundzei, kas ir tērpusies šajos te bruņčos tautiskajos. Ko es gribu uzsvērt? Pēc Otrā pasaules kara līdz tātad šim atkušņa periodam būtībā ļoti tiek izmantots šis nacionālais moments un tautas tērpi viss notaļ tiek demonstrēti un rādīti kā, ar vēl sakot, pagodinājums no lielās padomju tautas puses, tātad, šīm mūsu Latvijas nacionālajām garam. Tepat blakus tātad Teņa Graša darināts darbs, kur arī tātad atkal gatavošanās svētkiem, jo dziesmu svētki arī kā fenomens tika izmantot kā propagandas līdzeklis, lai parādītu, ka redziet, mēs padomju varam, mēs neesam jūs vienkārši iekarojuši, bet mēs jūs nacionālās vērtības cenšamies arī saglabāt un palīdzēt jums tām, jo nacionālām vērtībām ir liela nozīme. Plakāts arī veltīts dziesmu svētkiem. Tātad 8. un 9. jūlijā, paskatoties padomju Latvijas dziesmu svētki, bet joprojām ir Krievijas karogs, joprojām vēl nav padomju Latvijas karogi, ja? Tātad meitenes un zēni ar puķu pušķiem atkal pietiekami daudz pateikts viss. Principā tātad šī ir tā sociālistiskā realisma māksla, zem kuras, vai aiz kuras tātad sāksies pakāpeniski pie soļus priekš vai atpakaļ vai sāniski, bet tātad tie ir pirmie pēckara gadi Latvijā. Otrais periods, Hruščova laika māksla, 54. 64. gads. Un šajā laikā, kas notiek šajā laikā? Šajā fotogrāfijā jūs redzat mūzikas, es atvainojos, Mākslas akadēmijas, manas alma mater, tātad aktu zāle, kurā tātad notiek deju mēģinājums, modernās dejas. Bet tātad cilvēki, kas ir saģērbušies, lai dejot Vīnas valsti, būtībā sāk dejot ča-ča-ča. Ja tātad nāk kaut kas jauns, ir kaut kāda iespēja jau attīstībai. Šeit jūs redzat pirmās etiķetes tortei, un te ir šokolāda Vigonda. Tagad mēs varam parādīt. Baiba nopirka, un te es izmantošu iespēju, kad es gribu pareklamēt to, Baiba stāstīs to citā kontekstā, šajā kontekstā. Tas ir absolūti pilnīgi unikāls lietišķās grafikas paraugs, ko Gunārs Kirka uztaisījis 59. beigās. Viņš uztaisīja tātad šo te šokolādes noformējumu, ko jūs joprojām šobrīd varat nopirkt. Tas ir vienīgais unikālais šobrīd Latvijā tāds. Ja? Tātad līdz tam brīdim arī tātad šis logo Laimas, logo arī Gunāra Kirkas veidots. Principā tātad laikiem cauri. Un tas ir tātad gan saturs, gan forma. Tur nav tikai papīrs, arī šokolāde ļoti labi. 1961. gadā Mākslas akadēmijā tiek atvērta jauna nodaļa, tekstilmākslas nodaļa, kuru vada Rudolfs Heiberts. Un tātad līdzās šīm pamat trim nozarēm galvenajām glezniecībai, tēlniecībai, grafikai parādās jauna. Tātad šī tekstilmākslas nodaļa, gobelēns, austs, sienas tepiķis, sienas sega, kaut kāds dekoratīvs tautisks veidojums. Jo būtībā tas, ko vismaz pašreiz saka, tāds bija tas viedoklis no ideoloģiskās, teiksim, frontes puses, jo, gobelēns, kāds zināja, kāds nezināja, ka šī tehnoloģija nāk no Francijas, un kad Francijā būtībā gobelēns piedzīva kā glezno reprodukcijas darbs vai būtu, teiksim, metode tekstilmākslas nodaļa, kļuva par vienu no tādiem modernās mākslas ceļa lauzējiem no Latvijā, es gribētu teikt. Un pamazām tās kvalitātes, kas parādījās mūsu Mākslas akadēmijā, viņas aizgāja arī uz Vissavienības izstādēm, un pamazām tātad caur tām nokļuva arī ārzemēs. Ieroks Pārkāds, kas pēc savas izglītības arhitekts, tieši tāpatās kā Pēters Martinsons arhitekts, kas porcelāna mākslā strādāja, un kas ienes pilnīgi jaunas, absolūti pilnīgi jaunas kvalitātes, jaunas vērtības, dekorativitāte, krāsa kā pašvērtība. Un lūdzu neaizmirsīsim to, ka tas nav ar rotu uztriebs, bet
Katrs no tiem laukumiņiem, no tām svītriņām, tas ir izausts un ar rokām pa vienam pavadienam. Visi mūsu mākslinieki, kas tajā laikā strādāja tekstilmākslā, paši krāsoja šos te dzīves. Būtībā gobelēni visi bija austi ar lina velkiem un īstu vilnu. Ar īstiem, tātad strādāja ar īstiem materiāliem, kas tajā laikā arī pasaulē bija diezgan neizprotami. Un tas pats fenomenālākais bija tas, ka tātad būtībā, kad šie gobelēni parādījās starptautiskajās izstādēs, tad visi bija ārkārtīgi pārsteigti, ka mākslinieki viņus auž paši, sēž pie stelēm, dienām, mēnešiem, pusgadu un pat gadu, lai varētu šīs ārkārtīgi smalkās gleznas tekstilmākslā būtībā izaust. Šeit, šādā gobelēnā, kā jūs redzat, jūs neieraudzīsiet neko no tās ideoloģiskā prasījuma, kas pastāvēja sociālistiskā realismā. Tālāk trešais periods, tātad 74., 84., kā jau es teicu, laiks, kur mēdz uzskatīt par vienu no visstagnatīvākajiem un pelēkākajiem. Parādās hipija. Tas ir hipiju laiks. Parādās hipiju laiks un Atis Ieviņš tātad ir viens no hipiju laika brīvdomāšanas, varētu teikt, un visa tā, kas arī rietumu kultūrā parādās kopā ar hipijiem iemūžinātājs, arī tā ir realitāte, kas tātad tā saucamā sociālistiskā realisma laikā Latvijā parādās un var pastāvēt. Lūk, un 70. gadi parādās, kad uzplauks tā mūsu plakātu māksla, un kā jūs varat redzēt, tad aiz tās, kas, būtībā plakāts kā, teiksim, tāds ideoloģiskās varas galvenais ierocis, šeit pārvēršas pavisam jau kādā citā mēdījā. Latvija ar savu plakātu mākslu ir unikāla pasaules kontekstā, jo nevienā pasaules malā plakāti netiek gleznoti. Te ir 6 krēsli, kuru atzveltnes ir gobelēnu tehnikā darināts, un tās darināja Edīte Vīgnere, slavenajai kafejnīcai Putvēļina. Tātad, principā, tas bija tas, ko es vēl gribēju teikt, bija tātad pasūtītāji, kas bija brīvāk no ideoloģijas, jo restorānu un kafejnīcu trests vai ne, toreiz varēja daudz ko vairāk atļauties. Un mājas tabaks glezna aizceļoja uz Maskavu, un Maskavā viņi tika izstādīti. Man labi cilvēki to paziņoja, un, protams, kad es ņēmu rokā diapozitīvu, jo toreiz no diapozitīviem reproducēju, ņēmu rokā diapozitīvu un devos pie galvenās repertuārs un teicu, bet kā mēs varam nelikt darbu, kas ir Maskavā centrālajā izstāļu zālē reproducēts. Un tā šis mājas tabaks darbs tika noreproducēts. Lūk, tas ir tāds stāsts par to realitāti, bet arī par to, kā mākslinieks spēja, varēja un gribēja pateikt to, kas ar mums notiek un domāt. Jo, ja mēs paskatāmies uz šiem tēliem, tie visi ir reāli tēli, visi viņas draugi. Tas ir arī viens no glaznotājiem, kuriem es kopā mācījos akadēmijā. Visi reāli konkrēti cilvēki, visi pazīstami, saprotiet, tajā laikā, kad tā glezna parādījās, es lietošu tādu vārdu furors vai šoks, zināmā mērā sabiedrībai bija šoks. Un tas bija arī tāds spiediens no sabiedrības puses, ka mēs redzam, kas notiek. Mēs redzam, kāda vardarbība ir. Tagad jau mēs par katru pēdējo noziegumu, par katru zādzību mēs uzzinām. Jā, tā vairs nav nekāda problēma. Padomju Savienības, padomju Latvijas laikā visa šī informācija tika slēpta. Tas bija valsts noslēpums. Jo mums neviens nemīlēja, neviens nenodarbojās ar seksu, neviens neslapkavoja, nekādas zādzības nebija, lai gan viss notika. Bet māksla to visu parādīja 84-90 laika periods nav sevišķi garš, bet, kā mēs visi zinām, ļoti straušs notikumiem pārvērtībām strauši. Ir 20 kārtējais notiek, tātad 26. partijas kongress, ir tātad 1. māja demonstrācija. Kā jūs redzat, priekšplānā iet atkal ļaudis tautas tērpos. Tautas tērps vienmēr ir vērts izmantot un drīkst un var. Visa šī semiotika vai zīmju sistēma izmantošana, ko izmantoja būtībā tātad sociālistiskā ideoloģija, būtībā ir pārņemta no pareizticības.
Jo tātad tie ir, būtībā šie baznīcu gājieni, kuros tātad nesa pa priekšu svētbildes, ja? Šeit tikai svētbilžu vietā, tātad ir portreti, ir laicīgie svētie, ja tā varētu teikt. Un tas laiks, kad parādās šeit, tātad arī pirmās instalācijas, Ivars Mailītis nāk, Ojārs Pētersons, 1984. gadā parādās slavenā izstāde Vida, daba, cilvēks Pētera baznīcā. To izstāde slēdza, bet tā izstāde izdarīja savu būtībā. Būtībā tātad bija atsprākušas visas durvis un logi vaļā, un būtībā tas, ko mēs saucam par to modernismu vai postmoderno mākslu, jau principā šajā Pētera baznīcas izstādē jau parādījās visi žānri, visi mākslas veidi, kas tajā laikā jau bija sastopami arī Eiropā. Tā kā principā no tāda formas viedokļa mēs nebijām atpalikuši ne druskas. Es gribētu teikt vēl vairāk. Mēs tajās jaunajās formās pratām ielikt ļoti dziļu un pamatīgu saturu, kuru, diemžēl, mūsdienās bieži vien izplēna nav, vai par ko netiek domāts. 4 atšķirīgi gobelēni, 4 gada laika saucās. Es vēlreiz gribu rādīt, cik ārkārtīgi augstā mākslinieciskā, varētu teikt, tādā prasmju līmenī bija tātad visas šīs mākslas, gan tā saucamās tālotāju mākslas, gan arī šīs te lietišķās mākslas. Un viens no izcilākajiem Egīla Rozenberga gobelēniem Jūra, kas arī ir apceļojis pasauli un arī iegūs vienu no augstu medaļām, kas būtībā tātad, ja mēs tā paskatāmies, mēs pat nevaram pateikt, kādā tehnoloģijā, kādā tehnikā tas ir veikts, bet atkal es gribu teikt. Pirmkārt, tas ir ar savām rokām, tātad krāsoti bildes dzīpari, lai mēs varam panākt šo brīnišķīgo pārēju no tumšā uz gaišo, ar šiem sīkajiem mazajiem vilnīšiem, kas mums rada pilnīgi klātbūtnes efektu. Ojārs Feldbergs. Pirms viņš ir ķēries klāt Pedvālai, un pirms vēl nepastāvēja tāds skulptūra parks kā Pedvāla, tad Ojārs Feldbergs sāk būtībā veidot tādas tēlniecības darbus, kādiem neviens nebija vispār Latvijā pazīstams un nevar iedomāties, kas tas īsti ir. Mākonis saucās, mākonis, jo principā tātad mākonis un īsti lietus, bet viņš ir akmenī, tas ir akmens mākonis, ir akmens lietu, un šeit ir tāda interesanta fotogrāfija, vienkārši tas ir caur žalūzijām fotogrāfēts. Šis ir viens no pašiem pirmajiem darbiem, Bērzu virs, ko Ojārs uztaisīja, un mūsu tādi tradicionālie tēlnieki ne par ko negribēja to darbu pieņemt, jo kaut kas pilnīgi nesaprotams. Tas darbs bija dabā, tieši tāds vai mazliet lielāks nekā šeit mēs viņu redzam, un pie tā darba stāvēja rinda vīriešu. Ļoti liels, ļoti daudz. Un tur bija brīnišķīgs mizanscēns, jo tur nāca dāmas, un tad tos vīrus raustīja rokā un gribēja prom, un tad tie vīri pa klusu un nāca atpakaļ, stāvēja rindā un skatījās. Tas ir tāda anekdotiskā puse. Bet, ja mēs runājam par tādu glezniecību, baltais uz baltā, tad, ko mākslinieks var tiešām ar šo balto toņkārtu, tā varētu teikt, ko mākslinieks var ar šo balto toņkārtu izdarīt. Diemžēl es jums šeit nevaru pievilkt tūplānā tagad parādīt, bet sejas izteiksme un rokas runā katru savu, jo sejas izteiksmē tu vari ieraudzīt kaut ko vienu, un tajās sakrāmpētajās rokās, dzīslainajās, to saskatīt pavisam kaut ko citu. Tā ir ļoti, ļoti skaista sieviete, ļoti moderna tajā laikā, tam laikam ģērbusies, bet tajā ir ļoti liels psiholoģisks stress. Līga Purmale ar savu, varētu teikt, nostalģisko, ārkārtīgi tonāli smalko glezniecību, kurā tātad mēs ieraugam to mūsu latvisko identitāti, to miglainību, vai ne? Tādā veidā, tā uzgleznot to miglainību, tas pavisam nav joki, tur ir tik ārkārtīgi perfekti jāpārvalda atkal tā sava profesionalitāte, tā varēšana gleznieciskā. Ir meistarības kalngals. Atkal no šiem darbiem es negribu tagad mēģināt atšifrēt un interpretēt šos darbus, jo tas aizņem ļoti ilgu laiku, bet galā laba māksla ir tā, pie kuras stāvot, kurai priekšā stāvot, jūs katrs varat to savu stāstu izstāstīt. Un es domāju, ka šī laika māksla pierāda to un parāda un ļauj mums katram to savu stāstu atrast un izstāstīt. Un tātad pirmais nozīmīgākais darbs, ar ko Romualds Grīnploks kļūst
kļūst slavens, ir viņa balets Rigonda 59. gadā. Tas tiek uzvests uz operas skatuves, un radošā komanda, tātad Grīnblads sacer muziku, horeogrāfiju veido Helēna Tagīla Bizniece, horeogrāfe, kuras vārds ir ierakstīts Latvijas kultūras kanonā. Un dekorācijas veido Edgars Vārdauds. Galvenās lomas šajā baletā dejo Velta Vilciņa un Haralds Ritenbergs. Un var sakot, šis balets ir iespaidojies radīts par Viļa Lāča romānu Pazudusī dzimtene pēc šiem motīviem, var sakot par kādu teiksmēņu salu. Un radošā komanda strādājot pie baleta studē Ļeņingradā etnogrāfijas muzejā studē Polinēzijas salu kultūru un, var sakot, mēģina radīt eksotisku savā izpratnē, darbu par Austrumāziju. Un kā to teica Marģeris Zariņš, kurš, starp citu, bija krietni, teiksim tā, ja ne vecāks, tad vismaz pieredzējušāks, 20 gadu tātad vecāks par Romualdu Grīnblatu, un kurš tajā laikā jau bija pietiekami prominenta personība, neatkarīga, savdabīga, unikāla. Šeit jūs redzat divus viņa veidolus. Tātad viens ir portrets, otrs ir fotogrāfija. Un runājot par Marģeri Zariņu, šis te divējādības, šis te duālisms šķiet sastopams ir uz katra soļa, kur vispār mēs saskaramies ar šo vārdu. Pirmkārtām, personības kontekstā. Marģeris Zariņš, Zarģeris Mariņš, Zariņš vai Antizariņš. Lūk, tā viņš pats sevi dēvēja, ar to pasvītrodams šo te kaut kādu realitātes un vīzijas kaut kādu izjūtu, kurā gadījumā tad viņš ir paties, kurā gadījumā viņš rotaļājas pats ar sevi, un kurā gadījumā tātad viņš zināmā mērā spēlējas. No vienas puses kā varētu pateikt, jā, Marģeris Zariņš tā ir tā personība, kas ir reprezentatīva, kas ir parādiski ilgus gadus būdams Latvijas Komponieru savienības priekšsēdētājs, tā vai citādi viņš piedalījās visādās oficiālajās sanāksmēs un sveiki, labdien, te no es esmu. Un tad tas Zarģeris Mariņš, tad tā ir tā viņa otra puse, kur viņš varbūt atļaujas domāt negluži to, ko partijas sanāksmēs un sapulcēs. Tātad Marģeris Zariņš tad būtu Zariņš un Zarģeris Mariņš Antizariņš. Bet varbūt tas ir pavisam otrādi. Varbūt īstais Marģeris Zariņš ir tur, kur viņš raksta ārkārtīgi izjustu kinomuziku un šeit atklāja savas, varbūt, dvēseles visslēptākās būtības pazīmes, bet savukārt Zarģeris Mariņš, viņš ir tad, kad viņš raksta, teiksim, tādu oficiālu pasūtījumu muziku. Latviešu literatūrā mēs viņu dēvējam par postmodernistu, pirmo postmodernistu, un savukārt latviešu muzikā mēs viņu dēvējam par pirmo neoklasicistu. Stila hameleons. Ko tad Marģeris Zariņš saka pats, ka izmantot daudzus stilus, tas ir arī mans stils. Tātad, vai šos daudzus stilus viņš izmantojot, viņš bēg no šī te socialistiskā realisma, vai gluži otrādi viņš spēlējas ar šo te socialistisko realismu, un lūk, nākamais Marģeris Zariņa raksturotais vārds, tā ir spēle. Marģeris Zariņš šķiet dziļākā būtība sakņojas tajā apstākļā, ka viņš ilgus gadus ir bijis Dailes teātra muzikālais vadītājs, un visas Dailes teātra tā saucamā Smiļķa laika izrādes ir pateicoties tikai un vienīgi Marģera Zariņa fenomenālajai muzikai. Un pēc tam šo te savu teatrāts izjūtas viņš visspilgtāk roda tieši kinomuzikā un pēc kinomuzikas operas žanrā, un tas ir tas, kur Marģeris Zariņš ir ne tikai komponists, bet arī režisors, arī libretu autors, un zināmā mērā veido pats savu teātri, pats savu spēles pasauli. Paldies! Saka ar baltvāciešiem par ķemeriem.
tikai tāds sakars, ka baltvācieši savā attēlu kopumā ir iekļāvuši kā savu nostalģijas objektu un kā vērtību simbolu Ķemeru sanatoriju, kur ir vislielākais neatkarīgās Latvijas simbols. Arhitekts Ežens Laube, 30. gadu sākums, bet kur rodās šāda te kurorta arhitektūra